Vasaras noslēgums un rudens sākums Valmieras novadā iesācies ar ikgadējo turisma akciju, kuras laikā ir iespējams apmeklēt dažādus apskates objektus, nesteidzīgi atpūsties un iespējams atklāt arī kādu jaunu dabas atpūtas vietiņu. Jau 14. gadu Valmieras novadā notiek turisma akcija, kuras laikā ceļotājiem iespējams apmeklēt dažādas vides un apskates objektus. Šogad akcija saucās Tev pienācis pasts. Turisma akcijas pastkaršu komplektu, kurā ietilpst akcijas noteikumi un atbilžu lapa, iespējams bez maksas saņemt Valmieras turisma informācijas centrā, Zilā kalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā, Skaņā kalna apmeklētāju centrā un citos populāros turisma objektos Valmieras novadā, kā arī to iespējams lejuplādēt elektroniski Visit Valmiera mājaslapā. Turisma akcijā ir 24 kontrolpunkti, kas ir izveidoti pa visu Valmieras novadu. Lai iesniegtu atbilžu lapu un pretendētu arī uz balvām, ir jāiesniedz vismaz puse pareizu atbilžu. Protams, var iesniegt arī visas un pēc ceļotāja vēlmēm, bet pusē pareizu atbilžu ir jābūt, lai varētu pretendēt uz galveno balvu. Akcijas laikā jāapmeklē vairāki norādītie objekti, kuros izvietotas pastkastītes. Tajās būs atrodama vēstule, uz kuras norādīta attiecīgā objekta raksturojošs vārds vai frāze. Apmeklējot objektus un veiksmīgi atrodot paskastīti, atbilžu lapā jāieraksta atrastais vārds. Patiesību sakot, ja to punktu atrod, ir ļoti pamanāmas. Viņas nav maziņas, tā ir diezgan tipiska pasta kastīte, kas atgādina varbūt arī būrīti. Un tad, kad to punktu sasniedz pēc tās kartītes, var vadīties cilvēks pēc kartītes, tā attēla. Tur ir arī, ja nevedās tā meklēšana, arī GPS koordināts, ko ceļotāji dažreiz arī izmanto. Un arī kāds pavadiens, kas pastāsta par šo vietu kādu interesantu faktu. Akcijas noslēgumā spēles veiksmīgākie dalībnieki pēc nejaušības principa saņems veicināšanas balvas no Valmieras novada turisma uzņēmumiem un mājražotājiem. Kā arī galvenajā balvā ir ērenpreis velosipēds. Evija un Aivis akcijā piedalās jau vairākus gadus, tomēr galveno balvu vēl nav izcīnījuši. Paši atzīst, ka interesantākais ir pats process, izbraukāt novadu un atklāt jaunas vietas. Pārsteigums bija Ozols, Draus Ozols. Tas piemineklis aiz Strenčiem, pie Oliņām tur kaut kur bija mežā. Nekad nebijām redzējuši tādu. Tas bija interesants, jā, atradums un tiešām ievērības cienīgs, lai to apmeklētu un šo te vēsturi un tas Draus Ozols ir pie Strenčiem nebija zināms. Jā, un pie Strenčiem tad bija Ozols, viņš bija tā kā uz Kamīno ceļa, no Kamīno ceļa blakus, labi sasniedzams. Akcija sākusies jau 10. augustā, un tā norisināsies līdz pat 31. oktobrim. Pagājušā gadā atbilžu lapas iesnieguši ap 300 akcijas dalībnieku. Es zinu no paziņām, kas izbrauc 1–2 dienās. Mēs parasti tā nedarām. Mēs gribam arī to vietu apskatīt un izbaudīt un tā kā sajust tās vietas spēku un to skaistumu. Līdz ar to mēs parasti sadalām tādiem maršrutiņiem. Tuvākos mēs paņemam tos punktus, kas ir ap Valmieru, parasti tas ir vakaros, kā jau es teicu, un pārējo mēs sadalām par tādiem kā rajoniem. Šobrīd mums ir palikuši Burtnieki, Rūjiena, Augšēnu, Masots, tur 3 vai 2 dienas. Akcija mudina ceļotājus atklāt jaunas vietas Valmieras novadā. Lai arī izbraukāt visus punktus ir iespējams ātrā laika posmā, Evija un Aivis atzīst, ka akcijas burvība ir tajā, ka iespējams nesteidzīgi izbaudīt apkārtni. Mēs, protams, esam apmeklējuši Valmieras pilsētā tuvākos punktus, tos mēs pa vakariem esam bijuši. Tad veselu dienu mums pagāja Zilā kalnā, izstaigājot Zilā kalna takas un izbaudot Zilā kalna teritoriju. Pagājušo svētdienu mēs salikām punktus, kas bija Jārcēnu puse, Strenči, tad aiz Strenčiem un Trikāti. Mums bija pagāja veselu dienu, arī nekur nesteidzoties, izbaudot tieši tās vietas, apmeklējot un apskatot. Valmieras turisma pārvaldes pārstāve min, ka akcija norisināsies arī turpmākos gadus.
Tūrisma objektu izvēle ir tas, kas aizņem visilgāko laiku un radošumu. Jāsaka tā, ka tā ir tāda rūpīga plānošana un atlase, jo tie objekti cenšamies arī, lai tie objekti nebūtu tādi, kas, piemēram, ir bijuši kādās nesenākās akcijās, tā, lai tie objekti sniedz kādu pārsteigumu sajūtu tam ceļotājiem, lai tas atklāja kaut ko jaunu, lai par to būtu kāds stāsts un lai tas patiesību sakot rada tādu piedzīvojumu garu tam ceļotājam, atklājēja garu. Akcijas noslēguma pasākums norisināsies 9. novembrī, kad arī tiks paziņot dalībnieki, kuri saņems gan veicinājumu, gan galveno balvu.